skolotājs ir arī, varētu teikt, mūsu dzīves tāda personības veidotājs, kur mēs mēģinām tāpat kā skatīties no vecākiem, ko viņi dara pareizi vai nepareizi, tā arī noteikti šis skolotājs ir mūsu tāda mēraukla tam, ko drīkstam, ko nedrīkstam, kā pareizi būt. Teiksim tā, skolas teicis vai mamma. Man personīgi uzrunā tādi skolotāji, kuri ciena skolēnus un tostarp arī viņu aktuālās problēmas. Manuprāt, svarīgi, ka skolotājs skolēnam blakus ir arī cilvēks, ar kuru var parunāt par sev aktuālajām tēmām. Protams, neaizmirstot par cieņpilnām attiecībām. Tā ir arī empātija, tas ir drauga plecs, un tā ir vēlme uzklausīt. Pirmkārtām šim skolotājam kā personībai būtu jābūt interesantam, būtu jābūt ar savu viedokli par daudzām lietām, un nebūtu tikai jāstāsta varbūt bērniem tikai sausi priekšmeta fakti, bet arī būtu jāiegulda kaut kas no sevis, un tādējādi arī padarot šīs stundas ar savu odziņu. Labam skolotājam ir cilvēcība, jo bez tā, tu nevari vienkārši pasniegt skolēnam kaut kādu programmu vai tēmu tikai tāpēc, lai viņš uzraksta pārbaudas darbu. Jābūt tādam, kurš redz katrā bērnā iespēju. Tāds, manuprāt, ir tāds ļoti labs skolotājs un attiecīgi ir redz arī, kā ar šo bērnu var strādāt, ka viņš katru bērnu redz varbūt kā tādu unikālu cilvēku, kuram ir vajadzīgs iespējams savs pieejams. Noteikti pacietībai, prasmē pielāgoties dažādām situācijām un prasmē arī iziet no dažādām situācijām. Galvenais, ka māki improvizēt un vadīties pēc konkrētās situācijas. Man liekas, tas mūsdienās ir arī ļoti svarīgi, jo bērni arī ir mūsdienās jau vairs nav tādi, kādi viņi bija kādreiz, kad mēs mācījāmies un tā, jo šobrīd bērni ir daudz gudrāki reizēm par pieaugušajiem un līdz ar to ir jābūt spējīgam pielāgoties. Jāzina un jāsaprot sava mācāmā priekšmeta nozīmība, arī aktualitāte un jāprot šo vēstījumu nodot skolēniem uztveramā un saprotamā veidā. Motivācija mācīt un mācīties konkrēti mācību priekšmetu. Tie noteikti ir arī veidi un metodes, kā skolotājs pasniedz priekšmetu. Un šīm metodēm jābūt aizraujošām un saistošām mūsdienu ekrānus mīlošiem skolēniem. Jābūt pretīm nākošam un jāsaprot, kā skolēns domā, un jāpieņem arī skolēna viedoklis. Noteikti ar personību, tāds, kas nepagurst strādāt pie detaļām un pie visām sīkām lietām, un kas iedrošina, bet reizē arī zina, cik daudz spēj. Man liekas, ka skolotājiem mūsdienās ir jābūt vispusīgam. Viņam jāatrod valodu ar nepilngadīgiem, ar bērniem, lai skolotāja priekšmets tiktu uztverts no vispusīgi, arī lai skolēniem būtu interesanti, lai viņi ar prieku tieši apmeklētu tās stundas. Pirmām kārtām cilvēks, kurš spēj strādāt nevis pēc kaut kādām schēmām, parametriem un tikai pēc kaut kur grāmatā rakstītā, mācītā, bet kurš var arī iziet kaut kur ārpus rāmiem. Pats galvenais ir mīlestība pret darbu. Tiešām, ka viņi grib iemācīt bērniem to, kas viņiem ir jāzina, ar tādu deksmi, rūpi un tiešām liekas mīlestība pret to, ko viņi grib darīt.